Tad, kad kāds cits sajūt vai izmana, ja, kurš piedzīvo to gara vadību savā dzīvē, tad viņš ir laikam pirmais, kurš patiesībā kaut kādā veidā šo Dievu gara vadību vai kādiem mudinājumiem, iedrošinājumu vārdiem, padomiem, jebko, kas tevi ceļ ārā no tā, kur tu pašlaik atrodies. Ja? Tā ir tā gara vadība. Tā tu sāc to piedzīvot. Līdz brīdim, kad tas kļūst tev kaut kas personisks. Ja? Bet, manuprāt, tā gara vadība, Dievs viņu ir iedevis ar domu celt un iedrošināt. Ja? Un tas netiek meklēts, to ir grūti atrast varbūt kaut kādās vienkārši kaut kādā pantā. Tas ir piedzīvojums.